Mājas un dzīvokļi mēdz būt tik dažādi, gan veidoti atbilstoši sērijas standartiem, gan piemēroti vissīkākajām individuālajām prasībām. Parasti gan ikvienā mājoklī mēdz būt virtuve, un dažkārt tieši tai piemērot mēbeļu atrašanu var sagādāt īstas galvas sāpes. Ideālajā variantā mēbelēm būtu jāpielāgojas virtuvei, nevis otrādi. Lai gan pašmāju moduļu virtuvju izgatavotājs uzņēmums Accenta tirgu ienācis vien pirms dažiem gadiem, tas visu pastāvēšanas laiku meklējis risinājumus, kā piedāvāt vairāk un par mazāku cenu. Mēs esam jauni un traki un ieguldam daudz idejās. Varbūt tā ir mūsu prioritāte. Pirms dažiem gadiem pavisam normāli šķita aprīkot virtuvi ar mēbelēm pat par pāris tūkstošiem latu. Accenta nonāca pie secinājuma, ka šī tradīcija jāmaina. Proti uzņēmums piedāvā modernas virtuves no ļoti labiem materiāliem vien par apmēram 700 latiem, bet krīzes laikā vienkāršāku virtuvi iespējams nokomplektēt pat par 200 latiem. Tas iespējams pateicoties īpašām tehnoloģijām un moduļu daudzveidībai. Accentai svarīgi bija panākt, lai moduļiem ir pēc iespējas vairāk variāciju iespēju. Tāpat uzņēmums investējis tehnoloģijās, kuru jauda ļauj dienā saražot mēbeles pat 40 virtuvju aprīkošanai. Piemēram, ja parasta iekārta vienlaicīgi spēj izzāģēt tikai vienu detaļu, Accentas jaudīgās iekārtas šai pat laikā tiek galā ar 7. Tas, protams, ļauj ietaupīt laiku un resursus un gala rezultātā piedāvāt pircējiem lētākas mēbeles. Lamināta loksnes ar milzīga zāģu palīdzību tiek sazāģētas jau gatavās detaļās. Tām tiek rūpīgi aplīmētas maliņas. Pēc tam seko caurumu urpšana, lai detaļas vēlāk būtu iespējams samontēt kopā. Iekārta ir tik gudra, ka spēj izurbt vienlaicīgi visus konkrētajai detaļai nepieciešamos caurumus. Gatavās detaļas tiek pakotas plēvēs un gaida pircējus. Šobrīd mums izstrādāts piedāvājums sēriju veida dzīvokļiem. Tās ir 119. sērija, 467., 602. un 104. Tās arī varētu saukt par standarta mājām. Izstrādāts piedāvājums, ka viņi var izvēlēties no 4 variantiem dažādu veidu virtuves, izvēlētos pēc materiāla, cenas un dizaina. Kā tiek nolēmts, kādām jābūt Accenta mēbelēm? Visvairāk mums tomēr palīdz, man liekas, paši klienti, jo katrs, kurš nāk ar savām vēlmēm, mēs arī cenšamies viņus izpildīt. Mēbeles tīrīt ir vienkārši. To var darīt ar ūdeni un visparastākajām šķidrajām ziepēm. Atnākot pavasarim, pircējus sagaida arī patīkams jaunums. Accenta virtuves no 30. marta būs iegādājamas arī mājas un interjera centrā Spice. Šobrīd Accenta mēbeles iegādājamas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Islandē un Norvēģijā. Uzņēmums cer, ka veiksmīgi turpinot attīstīties, varēs vēl vairāk palielināt eksporta īpatsvaru.